Sveiks, postskriptum skatītāji! Šodien mēs jūs aizvedīsim uz paradīzi zemes virsū, Špakovska parku. Šī ir lieliska vieta, kur paslēpties no pilsētas steigas un trokšņiem. Tāpēc devāmies vasarīgā pastaigā ar Benitu un Jāni Špakovskiem, dendroloģiskā parka uzturētājiem un veidotājiem. Tagadējo Špakovska parku 19. gadsimta nogalē un 20. gadsimta sākumā apsaimniekoja kāds vācietis Milbergs. Viņa iekoptā teritorija bija iemīļota vieta daudziem apkārtnes iedzīvotājiem. Sākoties Pirmajam pasaules karam, Milberga paradīzes stūrīti nopostīja. Viņam pārceļoties uz Vāciju, viss aizauga un no sakoptās vidas vairs nebija nevēsts. Bet viss mainījās brīdī, kad neliela entuziastu grupa Jānis Špakovskis, Jānis Polis un Benita Špakovska saņēma atļauju izkopt šo 6,4 hektārus lielo teritoriju. Tā soli pa solim, un nu jau kopš 1993. gada dendroloģiskais parks ir ticis pie sabiedrībai svarīga objekta statusa. Un nevelti, jo dīķis ar tajā izveidoto mīlestības saliņu, skatu tornis, takas un taciņas, kur var apskatīt teju 400 koku un krūmu sugas, ir iemīļota vieta dabas, miera un romantikas cienītājiem. Šī vieta ir veidota ar mīlestību, Benitas un Jāņa mīlestību pret dabu un vienam pret otru. Principā Špakovska dzimta šeit jau, kā saka, tik tiešām ir Jānim vecāki šeit ir dzīvojuši šai pašā apkaimē, bet ar parku šo saistību ir tikai mūsu Jānim un man, jo senākos laikos vecāki šeit nāca šajā ielajā Ievziedu balles rīkot ar visu lielo ģimeni, gan rādi, gan draugi. Un šī saikne tomēr ir palikusi, jo arī mēs esam, kā saka, to turpinājuši. Bet parka attīstība kā tāda tik tiešām sākās kopš 75. gada. Nu, tas jau cik, nu jau... Cik jau tas ir, tas jau 37 gadu garumā tika sākts veidot. Nebija jau doma par to, ka mēs veidosim parku, nē. Sakopsim apkārtni. Un tā mums pamazām arvien vairāk, un pat reiz jau šī platība jau mums sasniedz 6,8 hektāri, plus vēl purva teritorija tālāk ir piešķirta 2,5 hektāri. No lūk, un mēs jau labprāt līdz pat Ogreņiem, tā kā saka, ja mums tikai dot šo zemes gabalus tālāk un turpinātu. Bet saglabājot arī esošos kokus, tik tiešām šeit no Mariņu muižas laikiem Milberga stādītie koki kā britu goba, arī Sibīrijas baltegle, slaida gara izstiepusies, un tieši arī no košumkrūmiem attīrot aizaugušo sāka atkal parādīties nedaudz interesanti košumkrūmi, kuri tiek saglabāti, bet lielākais jau mūsu darbs ir ieguldīts atkal jaunu sugu, jaunu koku un košumkrūmu iestādīšanā, jo attīrot esošos krūmus un audzes, kaut kas jāliek vietā, un tā mēs esam tik tiešām ļoti daudz pār 400 koku un krūmu sugām jau šeit ielikuši, jo ir tik tādi interesanti stādījumi, kuri, kā saka, reti, kas Latvijā ir, pat no Kalsnavas vestais Zāģla pozols, kur savulaika dendroloģi Kaškurāja teica, nu, pie mums tā švakāka aug, bet, nu, pie Jānim tā kā ir zaļie pirkstiņi, un viņš visu, ko stāda, viss aug, došu jums tik tiešām pie dīķi ļoti interesants, lielām samtainām lapām, un aug, diženi aug. Arī tepatās mums britu goba, stepju korķa britu goba, kurai tāda forma interesanta, zaraina, it kā vēlnišķīga, bet vispār tāda patīkama. Un
Tā es varētu saukt, bet principā ir jāpaskatās, jo cilvēki arī ālaiž nāk un ieraugot to lapojumu, to arī ziedēšanu, ļoti priecājās. Kā sākās? Sākās ar to, kad mēs te strādājām un stādījām un atbrauc šī vidus inspektori, mums sastāda aktu par 8000 rubļiem. Nu labi, mani nodod tiesā, Gorbunovs negrib pīties ar mani, jo viņš saka, viņš jau pēc tam pie mani atnāca, nu, kad es tā kā bijušais biedris, jā, man nevajadzētu tur jaukties. Ar Šerloņinu un es viņu saucu pa Albertiņu, intensīvi nodarbojās, sūtīja Javaiši, lai viņš tos aktus saformē un saraksta tos kokus, kas ir apsāģēti vecās aps. Tad brauca labvakar Rubens ar saviem džekiem, un viņš smaidīdams nāk pie basi. Nu, man jāredz tas vides noziedznieks, mēs sasaicinamies, jo es arī biju kaut kad televīzijas vecis pie Barkāna, panorāmai piefilmēja. Nu, un viņš mūsu kapitāla aizstāvēja. Viņš tās lentes aizsūtīja latviešu emigrācijai uz Austrāliju, uz Ameriku un tā tālāk, ja? Un beigās pie mani nāk visādi tie, kas mīlēja rietumus. Nu, kā es gribētu patulkot to? Nu, pa mani izlaida tur sevišķi Vācijā, kad es cīnos jau pret padomu varu. Un tad te sākās muģekš, te nāca komisijas. Pavisam te bija kaut kādas 28 komisijas, un man ar visiem vajadzēja runāt, bet es biju tik niknis, kad es visu sūtīju. Atbrauc Republikas šitā, nu, ainava arhitekts, un man rāda, bet kādēļ jūs te to koku stādiet? Es saku, es varu stādīt, jo viņš te aug, un man ir pilsētas atļauja, kad es varu izkopt. Paiet laiks, un pie manis atbrauc tie vides speciālisti un saka, ka mums jāsadarbojās. Es saku, dzirdiet, pirmkārt es ar jums labu konjaku nemaz nedzertu, un jūs man esat tik daudz pāri izdarījuši. Te bija pat galvenais Liepa, Republikas inspektors. Viņš man saka, ko tu te dari? Tu visu laiku kaut ko zāģē. Es saku, un zāģēšu arī. Es biju ļoti agresīvs, un tas man maksāja ļoti daudz. Beigās es visu vinnēju. Mani tagad brauc ne tikai no Latvijas, bet no Krievijas, no visām valstīm brauc. Un priecājās, un tas man ir kaut kāds gandarījums, kad nevelti viņi mani tur mocīja un tiesāja. Nē, mēs neesam neviens, ne dendrologs, ne botāniķis, ne dārznieks. Jānis tik tiešām ir VF, kā saka, speciālists, inženieris, konstruktors. Pēc tam juvelieru izstrādājumu rūpnīcā arī par galveno konstruktoru strādājis. Pēc tam ķeguntēm, kā saka, darba vadītājs. Es esmu, kā saka, tīri, kā saka, kantora strādājis, skaitļojumā mašīnu operators. Bet tā saistība ar šo vietu, un tā laikam lika un deva to impulsu, kā saka, darīt, strādāt un izkopt, un tik tiešām gadu gaitā tas jau ir tā, rodās visa tā pārliecība, rodās arī sapratne, arī par tiem visiem stādījumiem, bet tā ir tīri pašmācības ceļš, kā saka, un nepavēlties jau, kā saka, teicu, kad visi, kā saka, dendrologi saka un māca jaunās dendrologas, lai brauc pie Švekovska kokus stādīt. Tātad ir tas dabas dotais impulss, ko
daudziem cilvēkiem tas ir un kas var ar to nodarboties un darīt. Jā, ārpus kārtas mēs nodarbojamies arī ar kaut ko citu, bet šis mums ir tāds kā hobijs. Hobijs no rīta līdz vakaram. Brīvdiena ir tad, kad tik tiešām vēlamies kaut kur aizbraukt un atpūsties pāris dienas, bet tā katra diena ir svētki. Šeit parkā, darot darbu. Saprotiet, ja es esmu Irbīša dizainers un tur strādājis, es ļoti daudz EFA mācījos. Kā tad jūs domājat tās takas, kā tās kāpnes tika izrēķināts? Tur vajadzēja smalki sareiķināt. Tas ir mans roku darbs. Kad nāca te granīts, viņš saka, es zinu, ka Ogrē ir viens, kas var tādas kāpnes uztaisīt. Jo te ir 100 pakāpienu, man vajadzēja sareiķināt līdz tornim 100 pakāpienus, jo tā ir pirmā 1000 gada. Viens pakāpiens ir no mūsu 1000 gadas, 10 gadi. 100, tas ir 1000. A otra 1000 gadu mums ir paredzēta tieši tornī, vēl 100 pakāpienu. Redziet, katru dienu es taisīju vienu pakāpienu. Redziet, kā ir jāsrēķina, lai viss ideāli būtu līnijā. Un to es apgūvu vefā. To precizitāti. Tagad, kad iesim augšā, es jums parādīšu vienu interesantu momentu, kā tās kāpnes skan. Un tagad es uz skanošās vietas tev esmu. Dzirdiet? Latvijā nav otras kāpnes, kas skan. Dobja. Vēl uz augšies, vēl vairāk skan. Jo viņas ir sajūgtas monolīti ar armatūrām. Un tās kāpnes ne tikai skan, bet te kāznieki. Vīrs nes savu jauno līgavu. Augšā? Jā. Vai. Jūs jau minējāt arī kāzas, varbūt jums ir statistika, cik tad šeit ir bijuši precinieki? No to gan mēs neesam reģistrējuši vispārībā, bet ļoti milzīgi daudz, jo šogad jau varētu jau saskaitīt kādus 20 pārus aprīļa mēnesī, kas ir šeit bijuši, bet pa visiem gadiem ļoti daudz. Bet varat iedomāties, cik skaisti līgavs ar uznest jaunu puiši, 100 pakāpienus. Un, kad skatu tornī vēl 100 pakāpienus, droši mums būs tik stabili puiši. Pa skatu torni tik tiešām tā ir iecere, tā ir Jāņa izlalota iecere šai Lazdu kalnu pašā virsotnītnē, kur senos laikos ir bijis Jāņu uguns un saka arī, ka šeit ir svētkalni un šeit ir vislielākā enerģētika zona pa šiem visiem lielajiem Lazdu kalniem. Un bija tāda iecere pacelties augstāk, lai redzētu visu apkārtni un arī to svētumu, kas ir mūsu apkārtnē. Un lūk, Jānis maz pamazām ieplānoja un izdomāja skatu torni uzbūvēt. Bet tas jau nebeigsies ar šo tikai augstumu. Ir vismaz metru augstāks kā Turaidas tornis. Mēs senāk braucām uz Turaidu, mērījām ar diegiem apkārtmēru augstumu un tomēr nolēmām, ka mums mazliet augstāks. Tā kā visur pasaulē tas notiek, kad kaut ko ir jāpārsteidz. Bet tik tiešām ir pamati roku darbs, Jāņa roku darbs, kur ir izrakts 4,5 metra dziļumā un metra platumā. Tie tika pamatīgi iebetonēti un patreiz ir 4,5 metra augstumā jau pirmā stāva korpus uzbūvēts, arī metra kā platām, biezām sienām un akmens mūris apkārt. Un tie ir arī ļoti interesanti, skaisti akmeņi vesti no Ogres gala, visvairāk no Ogres gala. Tur rāja pastāv. Jā, un no mūsu jūras akmeņi šeit arī ir iemūrēti. Kur braucam, tur pa akmenītim atvedām. Sanāk jau varējām vairāk akmeņus atrast, skaistas, pasakainas. Un tālūk ir tapis.
tapis šis skatu torņa iesākums, bet mēs ceram, ka tik tiešām ar laiku būs to 37 metru augstumā ar vaļējot platformu, un tagad mēs redzam tikai Pārogri un Tomu Pārdaugavu, bet tad mēs redzēsim visu Ogri, pat Rīgas Pētergāju noteikti. Tālumā mēs redzam Tomas silus, Baldonas silus un mazliet Daugavu. Bet tiešām paša mazo Pārogru zaļiņu mēs patreiz tā redzam, bet Vogre visa paliek tur aiz lieliem kokiem, tā kā mums jāsniedzās ir augstāk un tālāk. Bet šī vieta ir īpaša. Īpaša ar to, ka tie zaļumi, tie esošie koki mūs, kā saka, priecē. Visi principā koki ir vesti lielāko daļu no Kalsnavas introducēto stādu laboratorijas. Senāk 80. gados, jau 90. gados vēl bija ļoti vienkāršs tas process. Jānis paņēma smago mašīnu, aizbrauca uz Kalsnavu un tur stādaudzētavā izvēlējās pilnu kravas mašīnu ar kokiem. Un tas nebija dārgi, lai to izdarītu. Un tā viņi pamazām katru gadu pavasarī un rudenī tāpat vesti un iestādīti. Bet tagadījās laika gaitā ir ļoti tā, mēs īpaši jau skatāmies, ko mums vajadzētu īpaši kaut ko atrast vai ne, un iestādīt, jo vietas jau nav. Nav jau vietas, jau ir tik daudz arī, kā saka, saglabāt esošie lielie koki, bet īpaši sudrabliepa, ko mēs atvedām pat no Skrīveru dendroloģiskā parka. Atvasīti un parādīsim, kādu viņi izaugumu. Zem lielās skaistās liepas mēs ilgi meklējām atvasīti, kuru mēs tik tiešām dabūjām un izaudzējām. Nu, dendrologi teica, ka mums esot reti palaimējies tādā veidā. Tā kā tāda sudrabliepa, tāda ļoti interesanta un skaista. Un tā esam braukuši arī šur un tur, arī parkos, kā saka, meklējuši vēl arī no citiem kokiem, kā saka, arī dabūt atvest, vai ne? Bet dāvinājumi kā tādu vispārībā tikpat kā arī nav, nu reti kāds jaunalauvātie grib kaut ko nopirkt un iestādīt kokus. Mēs sakam tikai ne ozols un liepas, jo tie mums ir gana. Jo savulaik mēs Ozolu Birzi, kur mēs sākām mūsu sarunu, iestādījām 80. gadu sākumā ar ceļam krānu Jānis atveda, jo tur gribēja Abols gabalu pēkšņi iedot pilsētas mērs tajā laikā. Nu, atveda jau tādus blokus, izgāza un viss 80. gadu sākumā. Un tad nu gan tas pirmais cīniņš bija tas, kad mēs tā veiksmīgi ar apkārtējiem ļaudīm un tiem Ozolu birstaliņi, ko ievedām, tika anulēts Abols gabals. Nu un lūk, 91. gadā mums tā konkrēti un oficiāli pēc visa tā lielākā škandāla, ka mēs šeit kopjam un darām kaut ko, tad pieņēma lēmumu. Un 91. gadā jau tik tiešām iemērīja parka teritoriju, parka status iedeva sabiedrībai svarīgs objekts, un tā kā ar kamenītes skaisti lido. Un tas mums tik tiešām arī ir glābis no nedaudziem zemes īpašniekiem, kas te nomalīties ir, kā saka, viņiem ir, kā saka, nav atļauts neko darīt un būvēt. Un tā mēs esam atnākuši pie tādas kalnu ieplakā paradīzes ielējiņa teiktu, bet mīlestības saliņa. Mīlestības saliņa tā ir tik tiešām Jānis dāvāja man par to mīlestību, kas ir pret šo dabu un vietu. Un patreiz, nu, lieliski zied rododendri, pašā viducītī īve krāšņi izpušķojusies. Un dendrologi arī saka tā, ka īve ēncietīgs augs. Nu, ne. Mums pašā saulītē, mīlestības saliņā viņa lieliski jūtās un visas priecē, un pa dendrologiem mēs sakam, ka jāapmaina grāmatu statusā, kā saka, īves augšanas veids. Un tas ir viss pateicoties Jāņa rokām, jo stādījums veids gandrīz lielāko daļu Jānis. Nu, es piepalīdzēju, bet tagad viņās jau es esmu iepraktizējusies un pārņēmusi visu to no arī viņa. Un lūk, man pat aug lieliskāk, es varētu pateikt. Tev aug
Pavisam lieliski. Pavisam lieliski. Redziet, tā eglē ir 3 lieli žuburi. Jā. Tagad klausties. Un mēģiniet atcerēties, būs ierakstīts 44. gada 21. augustā te Saliņā nokrita Krievu uguns bumba, jo Krievi bija tur pirms aiz Līvāniem uz Rīgas pusi un bombardēšana gāja. Parkā nokrita 1, 2, 3, 4, 500 kg smagas aviācijas bumba. Un, kad es no rīta nācu, tā eglīte bija šitāda, ja? Šitāda. Viss bija nopļauts, tikai tie 1, 2, 3 tādi stumbeņi. Pagāja laiks, un redziet, ko tā egla izdarīja. Pēc tam nāca vētras, liels vētras, te izlauza kokus, kaut kur 40 koki parka zonā tika vēl te celmi. Bet tā egle, es mūžīgi pa viņu stāstu, ja nāk interesanti, turistiem, apmeklētāji. Es viņiem stāstu, jūs redziet, viņa ir zibenes sasperta. Viņai ir kara laikā norauta galotne. Viņa izlaida 3 galotnes. Un stāv un nekrīt, un tad es pieminu, viņa ir tikpat sīksta kā latvieši. Un tad viena daļa ir apmierināta, otra kā jau mūžīgi. Un tā ir tāda egla. Ne par velti ļaudis šeit ļoti labi lieliski jūtās šeit teritorijā, jau kā pieminēja, kā saka, svētkalni, kā šeit ir minēti Indriķa kronikā. Bet šeit šis akmens ir tiešām nāk no lielā Lazdu kalna korītes pāri, visa pozitīvā ādere pāri sirdsakmenim, tālāk aiziet uz Sauspinumu kalnu. Un tik tiešām ļaudis, kas vēlās veseļoties, kas vēlās mīlestību gūt, kas vēlās vēl 3-kāršu mīlestību, droši atnāk un pasēž, paguļ un parunājās. Jo šī pozitīvā enerģija, ko uzņem akmens no zemes un saules, dod pilnīgi stabilu, pozitīvu tādu lādiņu. Un cilvēks, ar savu domu, ar savu labu prātu, to var uzņemt. No Krievu avīzes, kā to avīzi sauc, Ilsen? Čas, jā. Krievu korsteni ir tīri normāli viens otrs. Viņi bija kaut kādi 12 gabali, paņēmuši brīdienu un atbrauc uz parku. Tad tā viena meitenīte, tā kā Benita, iedvesmot māk, tad viņa arī iedvesmojās. Un viņai tādi gari mati bija, viņa tā pārlika galvu un aizmiga. Un dabīgi, ka viņa iedvesmoja sevi, jo tā ir filozofisks termins iedvesmot sevi. Tāpat kā cilvēks, kurš ļoti slims, var sevi iedvesmot un izveseļoties. Bet reku, tas ir viens no mūsu skaistuļiem, mūsu palīgiem, lielās skudres. Un tādi mums skudru pūžņi ir vismazam kādi 17 parkā, tā kā mums ir palīgi arī šai ziņā. Ir tieši otrs. Jā, un tad es skudru vārds iztaisīt. Korejas ciedu priedes. Un tā, ka mēs stādījām, teica, jūs rāža pirma varbūt pēc 60 gadiem. Nē, pēc 20 gadiem bija pirmie lielie čiekuri un ļoti ēteriskiem kodoliem garšīgs. Ļoti vāverīts mums nomet, jo paši jau vairs netiekam galvot, ne? Un tad mums tik tiešām tā kā nāca ogres ļaudis caur Līgu Treznovsku. Un viņai par godu šī skaistā taka izveidota līkumota pa parka viducīt līdz sirdsakmenim. No skaistā dīķa mīlestības saliņas līdz sirdsakmentiņam.
Un mēs esam pateicīgi viņai par to, ka tik tiešām viņa pacēla ļaudis un aizstāvēja mums to. Un šeit ir tapis skaists un izveidots koku stādījumu, kā saka, un taku veidojumu, kā saka, parks. Un pateicoties arī viņai 91. gadā, kad pieņēma, kā saka, visus lēmumus, vai ne, parka status sabiedrībai svarīgs objekts. Un tā mēs esam priecīgi, nav ļaunuma bez labuma. Šajā krastā īpašas koki mums aug. Amūras īstais korķa koks, nu, viņam lapas gan aizmugurītē ir amūras ceriņš, kurš ziedēs tikai jūlijas sākumā, bet pati šī skaistā slaidā padomu pirmedalā papele, kura saglabā padomu vārdu. Augu un koku sugā, ja, padomu vārds. Nu, tā vienmēr liekas, kad viņa ir ļoti diža, skaista, divkrāsu, sudarbotām lapām apakšpusītē, augšpuse zaļa un diži skaista. Ja vēlaties, varam iedot jums arī kādu stādiņu, jo bērniņi daudz aug. Jā. Un šeit runājot atkal par koku sugām, gribu parādīt un palielīties par to, kad bērzi, mūsu Latvijas bērzi balti, bet šeit ir īpaši sīkstais bērs, stumbras pēc skābarža, it kā izskatās, arī tas lapu flisējums, tā kā flisēta bruncīši kādreiz mums meitenēm bija. Nu, jūs vēl jauna, bet mums jaunībā bija flisē brunči. Un tā viņam lapas, nu, pēc smaržas un skarām tikai īpaši var atšķirt. Tepat blakām ļoti īpaši no vālriekstu sugām šķautlapu vālrieksts. Pat dendrologi, kā saka, brauc pēc podzariem. Pat kaškuri. Jā, pēc podzariem. Pagājušo gadu bija pirmā raža 8 vālrieksta. Vālriekstiņi nokrita, nu, dabīgi tie tika iestādīti. Jā. Lai pavairot. Un latviešu koks ir lazdas. Šeit ir burju lazda. Tā ir skaistākā lazda. Burju lazda. Nu, no skļavām, nu, īpaši skaisti, vēl savu skaistumu viņi vēl patreiz nevar parādīt, jo ziedu snīpīši vēl tikai veidosies, bet divkrāsu kalnu kļava, kurai, kā saka, apakšējās arī lapas drīz būs pilnīgi tumši bordo, un šeit tikko noziedējuši bites bija pilns, medaina smaržoja un snīpīši gari. Tā princese mūsu. Nu, parks jau neiztiks ar visiem tādiem ļoti labvēlīgiem kokiem. Mums ir arī tā saucamais vēlna koks. Nu, tā ir manģorijas arālija, pareizi nosaucot, bet nezinu, kam dēļ tā sauc par vēlna koku. Viņš ir adatains. Un lūk, viņam ir metru garas lapas, vēl nav īsti arī, kā saka, izplaukušas un rudenī, kad nomet, tā paliek tikai stumbenīts adatains. Bet īpaši ar to, ka viņš rudenī zied. Un rudenī pašā galotnīties čukuros, tā kā plīvurpuķiem balda zieda pušķis. Pirms lapa nomešanas, tas jau oktobrī zied. Loži dzeltens paliek, nokrāsojās pirms lapas, kā saka, viņš redziet, Kaškura Cinovski savā laikā brauc uz tāliem austrumiem. Tas ir austrum dižskabārds. Parādiet Latvijā, kur otrs. Nu, gan jau ir Kaškurē, noteikti savā dendrārijā. Mēs tā neesam īpaši vēl tā pieminējuši. Mēs pāris gadus piedalījāmies arī Nīderlandes un Nogras domas tajās projektiņos pa 700 latiem, un tad mēs arī, kā saka, bija gan vienu gadu sirsniņu mājiņu, otru gadu izveidot šūpols. Bija arī bērnu šūpols, tās jau, kā saka, laika gaitā tomēr tika sapostītas, un tā mēs lielāko daļu principā, tas ir mūsu ģimenes viss veikums pēdējos gados, tikai dažu projektu, kā saka, ietvaros nelielu naudas summās esam kaut ko piepalīdzējuši. Un tas ir purpurais dižskabārdas, pilnīgi gandrīz tumši brūnām, melnīksnējām lapām. Un savulaik viņu mēs tik atvedām no Sasmakas. Tas ir Valdemārpils Mūžas parka, un tur ir liela milzīga koka dižskabārža. Kurzemē jau viņi aug, bet pie mums arī lieliski aug. Un lūk, kāds viņš tik tiešām maz atvasīt, atrasta lielā zālienā un pasakājums pie mums.
Tā kā arī tādi mums ir. Jābrauc no paša agra pavasara līdz vēlam rudenim kaut ko saskatīt. Tad, kad zied magnolijas vēl pirms lapām, magnolijas koks. Nu, neesam jau tīri tāda siltā zemē, bet pie mums ļoti lieliski aug. Tāpat tās arī visi koki. Vīnogas. Brauksiet cienāties? Viss kā nāks, jā. Jā. Nu, lūk. Mazais dendrārijas te ir tik tiešām tāds mazs tūji, patoji, dažādu īves stādījumi, tieši zemās formas. Nu, aizsargi, kā saka, ziemā pret stirnām. Jā. Arī tie mums, kā saka, ļaunumu dara. Ļoti, ļoti daudz nograušu koku. Tieši zaļos kokus. Nu, kā mājām tā cīnāmies. Apakš tur. Jā. Pārstādam atkal kaut ko darām. Nu, lūk, es domāju, ka šodien arī pietiks mums. Jā. Es domāju, ka šis stāsts bija lielisks pierādījums tam, ka galvenais nosacījums, lai veiktu lielas un krāšņas lietas, ir mīlestība pret to, ko darām. Lai jums skaista atlikusī nedēļa! Līdz nākamajai reizei! Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Pēdējos gados Ogrē ekstrēmo sporta veidu cienītāju skaits ir pieaudzis. Līdz ar to arī jauno talantu kļūst arvien vairāk. Šoreiz es jūs gribu iepazīstināt ar diviem brāļiem, kur savam vaļaspriekam atdodas ar visu sirdi un dvēseli. Mani sauc Rolands Atlakšs, man 19 gadi un es braucu ar BMX. Mani sauc Mārtiņš Atlakšs, man ir 22 gadi un es braucu ar mazo velosipēdu, ko daudz sauc par BMX. Es mācos Rīgas valsts tehnikumā 4. kursā un brīvajā laikā man patīk sports un interesē veselīgs uzturs.
ikdienā es mācos par pavāru, bet tūlīt jau beigšu. Tagad būs kvalifikācijas praksa Spānijā. Tad es braucu projām, bet ikdienā vēl patīk braukt ar ričakiem, lieliem, maziem, fiksētiem, nefiksētiem, strādāt, pelnīt naudu un dzīvot. Kad bija maziņš, vēl skolā gāju pirmajās klasēs, čeki brauc ar BMX-iem garām, un tur bija diezgan liels bars un daudzi, un viņi tik, likās, ka man to vajag, es gribu to darīt. Un tad lēnām kaut kādi parādījās pirmie frīki, baiki, lūza šķīda. Un uz kaut kādiem 14 gadiem nopirka jau tādu normālāku kaut cik, kuram tāpat dakša nolūza. Un 14 gados jau tā nopietnāk sāk, un Rolands arī pievērsās. 14, 15 gadiem. Tagad jau ir kaut kāds 8. gads. Labi, 7. Es agrāk arī, piemēram, pievērsos citiem sporta veidiem, spēlēju tenisu. Basketbola skolā Ogres gāju pie 92 gadiem, līdz ko arī parādījās ritens, kur es nopirku par 15 latiem pirmo, kur sāku trenēties. Jā, mēs sākām braukt uz treiliem, tur skatījāmies, kā lielie lēkā pa lielajiem trampolīniem, un tiešām tas likās aizraujoši uz to momentu. Un tā es iegāju, un tas joprojām ir aizraujoši, un vienmēr visi, ja kaut ko jaunu iemācies, vienmēr tevi tikai ievelk dziļāk sportā. Treili no smiltīm, tā kā pamoksi, bez iekšējā iekšas, un lieli forši. Kāpēc tieši BMX? Jā. BMX tieši ērts pārvietošanais veids, tā kā. Nav problēma īsti aizkļūt nekur. Ja normāla attiecība var arī no Ikšķils zogri pa lielo ceļu bliest. Un tā vienā ritmā pa 16 minūtēm var atmīt. Pa treiliem aptuveni varētu būt kādi 3 gadi. Tad mēs uzzinājām, ka Ogrē ir skateparks, kurš bija tā diezgan traki sataisīts un ne pēc visiem standartiem, bet mēs atklājām jaunu veidu, kur var braukāt bez mazai. Nebija redzēts asfalta segums un tā tālāk. Pieredze bija pie māliem. Pie smiltīm, kuras seliem botās, tad tu atbrauc, tev nav nekā botās iekšā. Jā, tas ir ļoti labi. Vajag baigi organizēties, lai arī kvalitīvi pabraukātos, jo nevienmēr visi grib braukt un tā tālāk. Nevienmēr visiem ir laiks. Tagad arī visi lielāki, visi kaut ko citu dara, nesēžot tikai uz ričakiem. Pa ielu mēs sākām braukāties aptuveni pirms 2 gadiem. Vai 3. Bet tas bija baby levels, tur kaut kāda sīkuma. Tā, man liekas, pa īstam normām mēs sākām pa ielu braukāt. Šovs ir. Jā. Kaut ko normāli. Iepriekš mēs bijām tikai... Kuras uztaisīt, tad liekas, kaut kas normāls sanāk. Come on, swing in, really swing in. Jump till you really get the feeling. Jump, come on, swing in. Vienam braukāties ir diezgan garlaicīgi un stulbi, man liekas, tas baigi. Uztaisīt jaunus trikus kaut ko, tiklis kaut ko jaunu uztaisīt uzreiz, vēl vajag. Tad ik pa laikam pamirums kaut kāds negribās, tāpat visu laiku gribās. Come on, swing in, really swing in. Jump till you really get the feeling. Shake that thing. Jump, come on, swing in, really swing in. Jump till you really get the feeling. Jā, jo Rolands to varas arī var. Come on, swing in. Ik pa laikam brauc labāk, kad tikai brauc labāk, līdz turēt Rolandam. Es nezinu. Viens otru tur arī, viens sūdīgāk brauc, otrs tur skatās, viņš jau to taisa, es varu vispār uztaisīt zirku. Šitie sākās, tad tur iet pa gaisnīs. Viņš redzēja vai neredzēja? Nepatīja vai nē?
Viss patīk. Gan pa ielām tur. Ja nauda atļauj, tad es visu darītu. Tas ir mierīgāk un pa parkiem varētu visu darīt ar naudu. Ja tev ir visas dārgākās detaļas, tad tev tur nekas neizmaksā, var teikt. Pamaini ručkas, tad pedāļas. Nu jā, tur kaut kādas komplītas ar kaut kādu salikt veikalā par kaut kādiem 500. Lietots jau lētāk. Lietots jau jā. Baigi dārgās daļas. Jā. Sākt ar kaut ko lētu, lai saprast, vai tas patīk vai nē, ja nepatīk. Nav jau liek tērēt naudu. Jaunas Un lētas laiku. un saprast, ko tu gribi. Jo vecās tur nav varšana. Man liekas, uz parku nevajadzētu īpaši nākt uzreizām. Tur, jā, viņš diezgan sarežģīts. Vajag iemācīties braukt ar ritenis pirms. Un, ja tu māki, tad jau vajag visu laiku iet uz parku. Un, ja tieši gribi to kaut ko baigi atstrādāt un ātri sakačāties, tad ej uz parku visu laiku. Drīzāk uz Rīgu, kur vislielākās iespējas ir konstrukcijas ziņā un tā tālāk. Bet, ja tā for fun, tad braukt ar džekiem un priecāties. Jā, draugiem satikties, pabraukāties, pastīties, kas ko māk, kā kuram kas sanāk, pabļaut par citam panākumiem un for fun. Yeah! Pēdējā laikā diezgan maz, kaut kā nedēļā 2 reizes pabraukājām kopā, vismaz. Jau viss aizņems. Ja ir laiks, tad jau katru dienu, otro uz vakaru un kamēr vairs nevar pabraukt. Mājās paēd, atkopies, rīt atkal. Domā, ka nebraukās, bet vakarā atkal gribās. Bet, ir jau visādi citas lietas, kā Rolands arī teica, nesanāca īpaši. Pēdējā laikā tagad šodien uzkāpu uz riteņu, nesapratu, kam tas ritenis ir vispār. Priecāties un braukāt, vai arī darīt, ko gribās. To vajadzētu darīt visiem. Patīk. Aizrauj. Tehniskie triki. Aizrauj tehniskie triki. Vairāk neinteresē kaut kādi trakiet pāri boksam, double flipim un kaut kas tehnisks. Tā ir interesantāk uztaisīt kaut garu kombo nekā vienu kaut kādu. Es izdzīvoju! Pēc tam aizbrauc mājās. Jā, es esmu dzīvs, varēs atpalikt braukāt. Bez mazliet tā. Arī tu vari būt vairāk kā citi.